Šodien mums uz sarunu ir pērnā gada Garmin Predator Cup otrās vietas ieguvēji Guntars Ločmans un Ruslans Semjonovs. Komanda Fish Hunters. Un tas nozīmē tikai vienu, ka mēs esam vēl soli tuvāk šī gada sacensībām. Vīri, gads ir apkārt. Kas ir palicis no pērnā gada otrās vietas atmiņā? Vai ir vēl kaut kādas atmiņu drumslas, vai visas domas jau ir šī gadā? Superīgas sacensības, labi norganizēti mači, un laba konkurence. Ļoti spēcīga. Droši vien šogad būs vēl spēcīgāk. Jo visi pievelk savas prasmes, kā saka, un grūtāk un grūtāk paliek. Pērn, otrā vieta. Sportā ir divas vietas, kas nevienam nepatīk. Otrā un ceturtā. Kā ir ar otro vietu? Kāda jums ir sajūta? Jūs izcīnējāt to otro vietu vai pazaudējāt pirmo? Pazaudēju pirmo vietu. Bišķiņ pietrūka. Kaut kāda metriga. Bonusa pietrūka. Pērn, ja es pareizi atceros, jums mazliet nesalikās ar līdekām. To atslēgu esat atraduši, esat sapratuši, kas bija jādara varbūt mazliet citādāk? Pagaidām nē. Tas, kas ir standarta līdekas 50-60, ar tām viss ir kārtībā. Ar bonusiem, kas ir metris plus, ar tām visām ļoti ir smagi. Kāds, jūsuprāt, būs tas vidējais zivju izmērs, kāds būs nepieciešams šogad, lai tiktu top 3? Vasaris metrs 2,10. Ok, ceļam latiņu. Ambīcijām jābūt. Zanders 2,5 un līdeka 3+, jā. Jā, esam nonākuši Nārnijā, jā, bet pasapņot jā mazliet vajag, protams. Kā jums ir šī sezona iesākusies, kā viņi iet, kādi pašiem ir sajūta? Esat par gadu labāki vai tikai pieredze nāk uz klāt? Vecāki palikuši. Vai labāki, nezinu. Un kādās sacensībās esat startējuši šogad? Tumsakals. Es piedalījos ar Igoru Filipovu. Igors, čau. Kā ir sajūta? Esat gatavi Garminam vai vēl mazliet jāieskriens? Vēl nē. Jāstrādā. Dals jāstrādā. Ja runa ir par resursiem šogad Daugavā un apkārtējos ūdeņos Rīgā, kāda jums ir sajūta, gan jau ir sanācis pamakšķerēt? Viņi ir tādi paši kā pērn, viss bez izmaiņām, vai tomēr tas karstais laiks, kas šogad sākās jau mājā, ir kaut kādas korekcijas ieviesas? Ar resursiem ir šokā. Baltā zivs nav tā ienākusi, kā bija iepriekšējos gadus, un līdz ar ko sekotāji arī nav ienākuši mērķa auditorijā. Tāpēc, kā saka, tas resurss ir mazāks. Līdz Garminām vēl daudz kas droši vien pamainīsies. Palielam jau visdrīzāk parādīs pēdējā nedēļa pirms sacensībām. Precīzāk, kā būs ar tām zivīm, kas ienāks no līča, cik daudz viņu būs, kur viņas būs, vai vispār viņas būs. Līdz ar ko tagad tā ļoti grūti spriest. Jābrauc baltā zivs biedēt iekšā, akmeņi jāmētā jūrā. Šogad ir ļoti daudz Lietuvas komandas pieteikušās, tad met tādu nopietnu izaicinājumu. Cik jums daudz ir informācija par viņiem, un vai jūs viņus uzskatāt arī par nopietniem pretendentiem uz top 3 un varbūt pat uz uzvaru? Protams. Spēcīgi jau arī viņi ir īstenībā. Tieši tas ar katru gadu arī viņiem tā pieredze aug, un regulāri braucot ciemos pie mums, viņiem jau arī tas līmenis aug, vietu vairāk. Bieži vien jau no viņiem neatkauties. Viņi jau visu laiku uzsēžās uz astes un visu dienu braukā tev līdzi. Tad, vai nu met mieru, ja vienkārši, vai nu brauc kaut kur citur, kur neķerās tā, lai tīri liek mieru. Bet, viņiem ar stratēģijas ir visādas izsekošanas, un viņi arī ieguldās. Ar katru gadu, protams, viņiem pieredze arī šeit Latvijā palielinās. Ko jūs ieteiktu tiem džekiem, kas varbūt vēl plāno svārstās piedalīties vai nē, ar ko Garmin Predator Cup varbūt ir īpašs, lai viņā būtu vērts piedalīties? Īstenībā ļoti interesants formāts. Un 2 dienās noķert 9 zivis, ja patrenējās, tas ir iespējams. Tas nav nekāds kosmos. Jautājums ir par izmēru. Un principā, ja arī iesācējiem var veikties un
ja no 9 no Līdekas izliec kādus bonus, Zandars bonus, tur ir īstenībā ļoti jau augstu topu vietām uzreiz, līdz ar ko iesācēju veiksme ļoti bieži nostrādā. Tā kā ir vērts pamēģināt savus spēkus un saprast, kas vispār notiekās. Mēs jau 5 gadi stabili jau šajās sacensībās piedalāmies un īstenībā tas tiešām aizrauja. Un ja būtu jāsaliek tāda ideālā formula priekš uzvaras Garmin Predator Cup, ja jums katram jānosauc 2 lietas secīgi, kuras tās būtu saliekot kopā? Treniņi. 1. Daudz treniņi. Tas ir 1. Veiksme, lai tas bonus ir tev. Veiksme. 3. lieta. Laiks. Priekš treniņi. Jā, tas ir svarīgi, tas ir... pārdot ideju ģimenēm. Jā, uzpirkt ģimenes, jā. Un pēdējais tāds ķirsīts uz tortas. Nepadoties. To arī jums novēlu. Nepadoties un lai izdodas, Žeki. Jā, paldies. Super. Bet ar jums mēs jau pavisam drīz tiekamies aizraujošās tiešraidēs un sociālajos tīklos. Aiziet!